Azartisks, dinamisks un kaislīgs. Šovasar visi par viņu vien runā un taisni trakums. Visi grib tam pielikt roku. Kas tas ir? Pludmales volejbols. Arī Radio Star FM šovasar uzkarsēs gaisotnis, sekojot līdz kaislībām pludmales volejbolā. Klausies autopilotu otrdienās pēc 5 vakarā un seko līdzi Ergo Open Latvijas pludmales volejbola čempionāta aktualitātēm. Ciemos gaidīsim gan labākos Latvijas pludmales volejbolistus, gan jomas speciālistus un pludmales volejbola fanus. Vasara solās būt karsta. Precīzākas prognozes skaties pludmales.volejbols.lv. Uzzini visu svaigāko par pludmales volejbolu. Ergo pludmales volejbola apskatā. Divi ciemiņi, divi sportiski noskaņoti ciemiņi pie manas ciemos, lai parunātu par Ergo pludmales volejbolu, par Ergo Open 2016. Latvijas čempionāts pludmales volejbolā ir aizsācies aizvadītajā nedēļas nogalē, tad pirmais posms ir piedzīvots, un gan par to, kas piedzīvots, gan par to, kas būs, par to šodien Ergo valdes locekli Baltijas valstīs Ingrida Ķirsene. Čau, Ingrida! Sveiks, Egon! Un par sportisko pusi vairāk pastāstīs Latvijas volejbola federācijas pludmales volejbola koordinators Edgars Zažinīs. Čau, Edgar! Čau, Egon! Čau! Tātad aizvadītā nedēļa. Tas ir darīts. Sportiskā puse. Mums ir zinām arī pirmie uzvarētāji, mums ir zināmi cilvēki, kuriem visi ziedi pienācās aizvadītajā nedēļas nogalē, bet par sportisko pusi mēs droši vien sarunas otrā pusē, jo stāsts, ar ko tu sācies. 4 gadi. Ergo roku rokā ar labākajiem Latvijas pludmales volejbolistiem, gan ar puišiem, gan ar meitenēm. Kāpēc pludmales volejbols, Ergo? Jā, tas sākās pēc Londonas olimpiskajām spēlēm, varētu teikt, tādiem pavisam maziem un nedrošiem soļiem, bet mums kā Ergo ir ļoti svarīgi atbalstīt sportisku un veselīgu dzīvesveidu, un mēs meklējam ikreiz projektus, kuri atbilst mūsu šiem mērķiem un mūsu vērtībām, un pludmales volejbols Ergo prāt ir tieši tas sporta veids svaigā gaisā ar bumbu pludmalē, kurš pulcē ne tikai sportistus, bet ir brīnišķīgs sporta veids arī līdzjutējiem. Jā, tur jau viss kopā sanāk. Kā ir mums kāds no sportistiem, kas arī apdrošina rokas kājas? Jā, daži sportisti vai sportistu pāri ir pie mums apdrošināti. Loģiski, ka pie jums, pie kādas tas būtu labs. Ar šiem pie šiem, tas būtu labs. Par pirmo piedzīvojumu 2016. gadā, par cerībām, par to, uz kurien mēs ejam un kā mēs izskatāmies, par to droši vien vairāk Edgars pastāstīs, vai ne? Nu jā, šī sezona ir īpaša to, kad atkal klāt ir olimpiskās spēles Rio, un pludmales volejbolā mums ir liels cerības saistībā ar Aleksandru Samoilovu un Jāņu Šmēdiņu, bet arī pārējie pāri varētu vēl tikt uz olimpiskajām spēlēm, kas ir gan Haralds Regža, Mārtiņu Pļaviņu. Tie varētu būt arī kā otrais pāris, bet to mēs zināsim jūnijā. Un, lai nokļūtu līdz Rio olimpiskajām spēlēm, viss sākās ar Ergo Open posmiem Latvijas čempionātā. Cik tie posmi pavisam kopā ir? Ergo Open čempionāta posmi ir 6 šogad vīriešiem un 4 sievietēm dažādās Latvijas pilsētās. Tad diskriminācija bišķi čeļi. 6-4 nav ritīgi. Kāpēc? Nē. Kā čeļi vairāk. Čeļiem 6, kāpēc pasākumās kuķiem 4. Tā nav diskriminācija, tas viss ir sakārtots un viss ir štokos. Tā, par pirmo piedzīvojumu Alise Lecē, Marta Ozoliņa un kas mums ir čaļiem? Čaļiem mums uzvarēja Toms Šmēdiņš un Aleksandrs Solovejs pirmajā posmā, kas noslēdzās pagājušajā nedēļas nogalē Jūrmalā, jaunizveidotajā pludmales centrā, kurš ir atvērts arī visiem apmeklētājiem, kas grib aktīvi sportot pludmalē. Es saprotu, ka, lai to dzīvi padarītu krāsaināku un interesantāku, šogad būs tā, ka mēs pa visu perimetru laižam. Ergo varbūt vairāk par šo izstāstīs. Piedod, Ingrīda, ka es tev visu laiku saucu par Ergo, bet Ergo kā darba vieta. Un Ergo kā lielākais draugs pludmales volejbolistiem, vai ne? Viss kārtībā. Jā, es jau teicu, sākumā mums ir ļoti svarīgi, lai šīs aizrautīgās spēles varētu apmeklēt ik viens un līdzi just visi tie, kurus interesē pludmales
pludmales volejbols, un mums šķiet, ka šī ir brīnišķīga iespēja, jo pludmales volejbols tā nav tikai Rīga, tie nav slēgti laukumi. Šogad tā ir Rīga, Jūrmala, Salkrasti, vēlreiz Rīga, un arī šogad mums pievienojusies kalendāram ir brīnišķīga pilsēta Alūksne. Līdz ar to iespēja just līdzi un sagatavoties tā kārtīgi tai jušanai līdzi Rio ar pilnu jaudu mums ir visiem Latvijā. Kā apdrošinātāji, man ir jautājums fanam, kam ir jābūt gatavam, lai būtu droša līdzi jušana? Droši vien, ja ir tāds laiks, kā bija sestdien, svētdien, ja tāds laiks būs, un mēs strādājam pie tā, lai tāds laiks arī būtu. Ļoti labi strādājat. Tad pats galvenais ir, lai galvā būtu cepurīte, un droši vien ik pa laikam dar arī padzerties ūdeni. Par to, kas būs, ne laika apstākļu ziņā, bet tīri no sportiskās un draudzības štelēm. Par to Star FM autopilotā pēc James Blunt Stay the Night. Šobrīd 12 minūtes pāri 5. Uzzini visu svaigāko par pludmales volejbolu. Ergo pludmales volejbola apskatā. Uzzini visu svaigāko par pludmales volejbolu. Ergo pludmales volejbola apskatā. 16 minūtes pāri 5. Šis ir Star FM autopilots. Es esmu Megans Reders, un šodien mēs esam pludmales smiltīs. Ergo pludmales volejbola apskats, Ergo Open 2016. Latvijas čempionāts pludmales volejbolā. Pie manis šodien ciemos Ergo valdes locekle Baltijas valstīs Ingrīda Kirse. Sveiki, Ingrīda, vēlreiz. Čau. Un pie manis ciemos arī čalis no sportiskās puses. Edgars Zeženīs. Cilvēks, kura vārds saistīts ar Latvijas volejbola federāciju. Viņš ir pludmales volejbola koordinators. Tāds cilvēks, kurš zina visu par sportistiem. Tu zini arī, kur šeit dzīvo? Katrs? Apmēram zinu, jā, rajonu. To visu var izspiest no tevī, un tev ir arī visi mobilie telefoni, jā? Visi nē, daži. Klausies, par to piedzīvojumu, kas mums uz 10. 12. jūniju. Līdz tam mums vēl ir jāaizdzīvo, bet tagad, es saprotu, nedēļas nogalē baigais karstums, kam ir jājūt līdzi. Jā, šonadēļ visa Eiropas uzmanība tiks pievērsta Bīlei, Šveicē, kur par Eiropas čempionu titulu cīnīsies pērnā gada čempioni Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu. Tātad 2 Latvijas pāri tiks pārstāvēta Eiropas čempionāta fināla turnīrā Šveicē šonedēļ. Un vai nu viens, vai nu abi kaut ko, kādu vietu arī noraust. Tas nav skaidrs, jo vēsture rāda, ka mēs varam. Mēs varam būt labi. Es ceru, ka šogad arī mēs būsim labi. Un pirmdien, kad puiši atgriezīsies Latvijā, varēsim sagaidīt lidostā medaļnieks. Es tā gribētu. Jā. Mēs tā varam sarunāt. Lai var normāli uzgavilēt. Es tā gribētu, jā, to mēs esam pelnījuši. Klausies, par to sportisko pusi mēs varam kaut kur just līdzi arī pagābau? Teļu kā kaut kur rādīs spēli? Teļu kā nerādīs, bet internetā varētu atrast linkus, kur to rādīs. Visticamāk, tā varētu būt Laula TV. To varētu sīkāku informāciju varētu atrast Latvijas volejbola federācijas mājaslapā. Vai arī Twitterī arī droši vien ieblēzīsiet. Vai Twitterī vai Facebookā. Facebookā mums visa aktuālā informācija, kur to visu var atrast. Tā, par pludmales volejbolu un par čempīti tepat Latvijā. 10. 12. jūnijas mums ir nākamais posms. Tas notiks Rīgā. Tur, kur prātinieki spēlē tikai no otras puses, saprāt? Tikai no otras puses, tajā pašā Hanzas City. Tikai no otras puses, tas ir vairākas Kansas ielas rajons. 4 pludmales volejbola laukumi. Olsans pludmales volejbola laukumi. Nesen atklāti. Būs karsta nedēļas nogala arī Rīgā. Smilts jau lēnām čāpoja uz galvaspilsētu, ja? Jā, Smilts jau ir atvestas, tā kā visi jau treniņi tur notiek, un tā kā visi gribētāji arī droši tur var doties un sportot. Tas mums ir 10, 11, 12 jūnijā. Jūnijā, Rīgā. Ingrīda, kā mums tur ir? Par drošību mums ir skaidrs, bet mums ir jārēķinās arī ar kaut kādu naudiņu, lai ietu un justu līdz savējiem, vai šie ir bezmaksas pasākumi? Visi Ergo Open čempionāti, visas spēles ir absolūti bez maksas, līdz ar to draugus, radus, paziņas, bērnus, un visi kopā varam nākt uz spēlēm un just līdzi.
Tas ir kaut kas nebijis. Uz kādu pasākumu, kur spēlē labākie, tu vari iet bez maksas un just līdzi. Jā, varat nākt, just līdzi un arī iesaistīties aktivitātēs. Mums gan ir skatītāju konkursi, gan lieliem, gan maziem. Un droši nāciet un jūtiet līdzi labākajiem un saņemiet arī paši kādas balvas no atbalstītājiem. Es atceros, pirms gadiem 15 bija čalis, kurš spēlē muziku fonā pludmales volejbola pasākumos. Jā, mums ir uz katru posmu mums ir savs DJs, kurš arī mēģina tagad jau pasmalko, tagad uz katru pa savam. Jā. Kāreiz viens pats nabaks to visu vilku. Tā ir, jā. Dzīve kļūst ar vien labāka un labāka. 10.12. jūnijā. Un mums ir padomā arī izspēlēt vienu spēli, vienu īso konkursu. Pie tam, ja tu esi ļoti uzmanīgi klausies, ko mēs runājam šeit 20 minūšu laikā Star FM autopilotā, būs viegli tik galā ar uzdevumu. Uzzini visu svaigāko par pludmales volejbolu. Ergo pludmales volejbola apskatā. 6744, sākam ar to, ko var dabūt, jo parasti cilvēkam interesē, ko dos. Skaidrs, ka tur var iet skatīties un just līdzi un fanot par savējiem bez maksas, bet tad, kad ir jāuzspēlē konkurss, tad gribās apagājā, ko es tur varu dabūt, un tad sāk zvanīt. Va? Tagad pagaidām 3 cilvēki bez jautājumu uzdošanas, 4, 5, 6, 7, vairāk neskaitām. Kāds ir konkurss, ko var dabūt? Konkurss ir ļoti vienkāršs, jāatbild uz jautājumu, un balvā būs speciāla balva no Ergo, kas ir mobilo tālruņu lādētājs, pārnēsāmais gadžets. Tad portatīvais lādētājs. Portatīvais lādētājs ar lukturīti kopā, varēsiet arī naktī staigāt apkārt. Labi, beidzot cilvēks varēs staigāt pa naktīm droši riņķī. Kā arī speciāla balva no Ergo Open rīkotājiem, tas būs pludmales volejbola krekls, spēlētāja krekls. Nu tad attiecīgi vai nu meiteni vai čalis. Jā. 6744, Edgar Eslūds, tik labs, tad pats arī izspēlē spēli, uzjautā sarežģīto jautājumu. Nu, man grūti uzdot tik sarežģītu jautājumu, bet es gribētu saņemt atbildi, kur notiks Ergo Open Latvijas čempionāta 2016 otrais posms. Mēs par to neesam runājuši, protams. Nereiz esam pieminējuši. Sveiciens autopilotā, lūdzu, kas zvana? Arvis zvana. Čau, Arvi. Nos? Čau. Kā tam mums ir jātaisa? Es biju laikam tieši nogriezts tajā brīdī, kad jūs to teicāt. Bet, es minēšu, tā ir pilsēta pie jūras. Pilsēta pie jūras, bet tālāk no jūras, jā? Ir pie jūras, jā? Nu, mēs jau visi te Latvijā pie jūras dzīvojam. Siguldieši jau arī ir bijuši pie jūras. Tikai jāpabrauc kaut kāds gabaliņš. Siguldieši arī pie jūras, jā? Jā, pēc idejas. Nu, tad Sigulda. Bet mums interesē varbūt arī kad, jā? Kur un kad, jā? Tās tev bija tas sarežģītais. Kad un kur? Jā, kad un kur. Paukrastu. Pazies, ko uzmanīgi klausītāji klausās, ne? Mēs 70 reizes šito pieminējām. Labi, ar 3. aizies. Sveiciens autopilotā, lūdzu. Labdien, Oskar. Labdien. Čau. Stāv versija par to, kāda kur notiek. Nākamais Ergo Open 2016. Gada posms. Tas jau būs tepat Rīgā. Tepat Rīgā ir pareizā atbilde. Kad tas notiek? Kad tas notiek? Jā. 14. jūnijā? Nē. Tikko teicāt, piemirsāt. Kad bija atmiņa, nepievil mani. Man izskatās, ka pievila gan piedod. Ar 3. nesagāja, bet 4. būs. Tad tagad jau tikai pussolīts vairs ir jāizlēc, vai ne? Čau, autopilotā, sveiciens! Mārtiņš zvan. Čau, Mārtiņ! Kādu un kur? Ergo Open 2016. Gada nākamais posms. Rīgā un šo nogalu. Rīgā un 10. un 12. Bet tu saki šajā nedēļas nogalē. Jā. Ai, nu kas ir? Saule! Tā ir saule! Alo, sveiciens autopilotā, lūdzu. Mums vajag precīzi atbildi, jo jautājums tiek vienkārši. Sveiks, Agar! Nu, notiek Rīgā. Jā. Nu, nākamajā nedēļas nogalē. Nākamā nedēļas nogalē. Nu tā beidzot. Nu nebija taču tik sarežģīti, ne? Mēs arī vairākas reizes iezīmējām.
šo vietu un šo datumu, bet, kā saka, saule ir spēks. Tu zini, kurā vietā tas notiek? Rīgā. Vietu konkretizējot. Es vēl ieminējos tur, kur prātinieki spēlēja. Bet labi, ir nemocīšu tev, tas ir ārpus konkursa jautājumi. Mēs atgādinām, ka Hansa City, Rīga, tas ir tur, kur prātinieki spēlē, bet no otras puses. Cik tie laukumi mums tur ir sagatavot? 4 laukumi būs spēļu, bet trenēties var uz 6 laukumiem. Konkursantām atgādinājums nenolikt, lūdzu, klausulīt. Pagaid, mēs pierakstīsim tavus kontaktus. Es arī nopelnīju sportīvo lādētāju ar visu lukturīti un pludmales volejbola krekls. Nu, tad jau čalis, tad jau čaļa krekla arī iedosim, ne? Rozā krāsā. Rozā čaļa. Joki patīk, Eģam, jā. Tā, gatavojamies nākamajām posmām. Tagad jūtam līdzi mūsējiem Šveicē. Pagaid, mums jau vēl 4. posms jāgatavojas tam Rio pasākumam, vai ne? Tagad iezīmējam varbūt ar lieliem burtiem par 4. posmu. 4. posms ir jūlijs. Jūlijs, 22. 24. jūlijs. Bet tagad jau diezgan skaidrs, ka neviens neatcerēsies. Tāpēc bija pierādījums, ka neatcerēsies. Tas mums būs tā kā fināla posms, kas ir šogad tāds īpašs. Finālu aizvadīsim sezonas vidū. Aleksandrs Samoilovs ar Jānis Šmēdiņu ir izteikuši vēlmi startēt Latvijas čempionātā, kas viņiem būs arī pēdējais posms pirms Olimpiskajām spēlēm Rio. Un, tā kā viņi arī grib uzspēlēt savu skatītāju priekšā. Tā kā cerams, ka būs labs laiks, bet to jau mēs esam sarunājuši. Nu, šeit jau īstenībā jāatzīst. Šeit jau jāatzīst, ka tur tie vārdi ir tādi, ka tas laiks var būt arī draņķis. Tur vienalga būt pilns, es tev sākaiķi. Jā, jo spēlēs visi Latvijas labākie spēlētāji, un tas būs kaut kas īpašs. Lai mums īpaši ne tikai uz to 4. posmu, bet visos posmos. Kā jau mēs iepriekš iezīmējām, atgādinu, lūdzu, Ingrīda, tās vietas, kur mēs piestājam šogad. Šogad mēs pa visu perimetru laižam, lai visiem tiek. Nākošā pietura ir Rīga, tad būs Salkrasti un tad fināls Jūrmalā. Un pēc tam ir Alūksne un noslēdzošais posms vēlreiz Jūrmalā pie jūras. Gatavs. Esam iezīmējuši to, ka uz 10., 11. un 12. jūniju mēs tiekamies tepat Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Un tad jau atkal kādu otru dienu nāksiet ciemos un stāstīsiet par to, kā mums ir gājis. Šodien pie manis ciemos bija Ergo valdes locekle Baltijas valstīs Ingrīda Čirs. Paldies, ka atnāc ciemos, Ingrīda. Paldies, Inga. Un pie manis ciemos bija arī Latvijas volejbola federācijas pludmales volejbola koordinātors Edgars Zaļžurnīs. Es aizķēros gan vienreiz. Aizgar, piedod. Piedošu, labi. Nu, mēs seni skolas biedri. Kā tad tu uz mani var dusmoties? Skolas biedri, kas starp citu nekad nav kāvušies skolā. Tieši tā. Paldies, ka atnācāt ciemos, lai feinā tā.